Paldies Jāņiem un Līgai par to, ka izbrīvējāt brīdi dienas vidū šim ļoti svarīgajam uzdevumam. Tātad jūsu uzdevums šodien ir atrast, principā noteikt, garšīgākos, labākos speķa pirāgus novadā. Kā notiksies šis process? Jūs redzat, ka pirāziņi tātad ir sanumurēti. Tātad uz katras šķīve ir no noteiktas vietas pirāziņš. Blakus numuriņam ir arī šī pirāziņa cena. Jāvērtē vispirms, protams, ir kopējā garša. Iekožamies un sajūtam, kā ir tas pirmais iespējas. Vai, nezinu, tur ir gana mīksti, gana daudz gaļas jau pirmajā kodienā, var sakot, pēc jūsu gaumas. Nākamais novērtējam gaļu, paskatāmies, vai viņas tur ir daudz, vai viņas tur ir maz, vai tur ir milzīgi gabali kaut kādi, vai kaut kādas nesmukas ādas, nezinu. Viss kaut kas var būt. Novērtējam šo gaļu arī, protams, pēc garšas. Tad mīklu novērtējam, vai viņa ir tāda pietiekami pufīga, mīksta, vai viņa, tur varbūt sasēdusies, cepot vai kaut kas. Tā tad arī tīri un arī, protams, garšu. Vai negaršo pēc kaut kāda rauga ļoti, vai kaut kā pa sāļu, pa saldu. Un pēdējais kritērijs ir cenas un tās kvalitātes garšas attiecības. Vai jūs, piemēram, par tādu cenu to pirāgu pirktu? Pirms vēl mēs tagad sākam šo vērtēšanu. Gribēju arī iepazīties ar katru no jums. Vai jūs zinat kāpēc jūs esat tieši Jānis? Un tad par šīm tradīcijām un par to, kas garšo vislabāk. Tā precīzi atbildēt, kāpēc es esmu Jānis, nevarēšu, bet man ir savākti dati, izveidos tāds kā radu koks, teiksim. Man viens attāls radinieks ir izveidojis ļoti nopietnu senču pētījumu līdz kādai 8. paaudzei, un es no viņa to savus mācus un savu tēvu atzaru esmu papētījis, un tur praktiski visās tais 7 paaudzēs, katrā paaudzē es atrodu pa kādam Jānim. Tā kā tas vārds tā ceļo no paaudzes uz paudzi. Un var teikt, ka arī man ir 2 dēli, un vecākam dēlam arī vārds Jānis. Un kā ir ar tradīcijām? Kādas jums ir tās Jāņu līgo svinēšanas tradīcijas? Vienmēr ir svinēts, par cik ir jau man aiz muguras diezgan nopietnas gadu skaits. Var droši teikt, ka man ir pilni 75 gadi, un kopš es sevi atceros, vienmēr Jāņi ir svinēti. Bērnībā tas bija ļoti interesanti, kad no Rīgas krusttēvs atveda lielu cepuri, kas izgraznota tādām krāsainām spalvām. No papīra, protams, no plasmas. Tas bija tāds padomu laika periods. Tad bija viens periods, kad it kā bija pat oficiāli aizliegts svinēt Jāņus. Protams, svinēja vairāk vai mazāk, bet oficiālie pasākumi bija aizliegti, un pēc līgo vakaru 2. diena, protams, bija darba diena, nebija kā šodien brīvi svētki. Un atceros, kā pats jaunībā, studentu gados un arī vēlāk braucām pie draugiem kaut kur svinēt, protams, no Rīgas, tad es toreiz laikā tad vēl studēju. Vilcieni bija pārpildīti, jaunieši uz kāpnēm, pat uz jumtu bija uzkāpuši, brauc uz Lielvārdu, uz Ogri svinēt, un tad 2. rītā agrumā negulējuši visi apakaļ, un visi atkal ir vai nu studijās vai darbā. Kas jums garšo vislabāk no visas tā Jāņu ēdienkartes, no visas Jāņu ēdienkartes? Tā pateikt, ka kaut kas ļoti labi garšo, bet loģiski, kad ar alu, un alu man patīk dzert, un vēsu atdzesēt alu no pagraba. Protams, vislabāk ar alu iet kopā kārtīgs ķimeņu māju darināts siers. Tas ir super. Pirāziņi arī, šašliki labi sacepti, arī der. Ar vārdu bija tā, kad tētis man gribēja saukt par rotu, un mamma ļoti cīnījās pretī un teica, kāda rota, gan arī kā govs vārds, ka labāk esot līga. Un tad tika pārliecināts par līgu, un tad es dabūju vārdu līga. Es visu mūžu esmu dzīvokļa cilvēks, man visu mūžu ir bijis jāmeklē pie kā svinēt. Bet vienmēr ir svinēts, arī pieminētās sombrero cepures mūsu ģimenē ir bijušas. Man gribējās ļoti to puķu vainagu, krepapīru ar tām lentēm. Man likās, ka tas ir kaut kas izcils skaists. Man mamma piedāvāja, ka viņa man uzspīs, un es nekad mūžā negribēju uzspītu.
Tā, svinēts ir vienmēr. Man ir arī dēls Jānis. To gan izvēlējās mans vīra tēvs, jo viņš teica, ka Ruželo ģimenē katrā paudzē ir pa Jānim. Nu, man tā līgu svinēšana pēdējos gadus varbūt man ir vārdu diena, bet visus iepriekšējos, ja bērnības un jaunības gadus bija tikai Jāņi visur. Un ja kāds teica, bet taču arī līga ir vārdu diena, un tad vienmēr Jāņi tiek apsveikti, un visādi onkuļi tantes tik sveic Jāņus, un es tur tāds kuķis, un man iet garām, un tad jau mamma man tur sarūpē, lai es tur tā kā nebūtu apbēdināta, lai man būtu dāvaniņa. Tā izcēla īpaši, lai, neesmu apvainojusies, tīri normāli. Tagad atkal man dēls, ka bija maziņš, viņš teica, kāpēc man jāsvin tavā vārda dienā, un tad, kad man ir vārda diena, tad viss tikai staigā. Un es nezinu, ko viņš bija domājis ar to, visi tikai staigā. Nu, tāda otrā diena, tad tur meklē, kurš pie kura kaut ko vēl nav apēdis vai izdzēris. Tāda. Esmu arī taisījusi sieru un ir sanācis ļoti garšīgs. Esmu pīrāgus cepus, ir garšīgi. Bet es tomēr esmu par to, ka katram jādara savs darbs. Un man ir jānopelna tik, lai es varu nopirkt, izvēlēties garšīgāko sieru, garšīgākos pīrāgus. Tagad ar man būs ļoti vērtīgi padomāt par Bauskas pīrādziņiem. Par vārdu, godīgi sakot, kaut ko mamma kādreiz stāstīja, bet es tā īsti neatceros. Vēl bija pārāk maziņš, un tad jāuzprast, laikam vēlreiz būs, kāpēc man ir vārds Jānis. Bet tur arī bija kaut kā, kad katrā paudzē mums no tēva puses ir, tēvam brālis bija Jānis, tad tēvam, mana tēva vārds laikam arī bija Jānis. Un tur tā, ka paudzēs tie Jāņi iet, un tad it kā man pēc būtības arī vajadzēja likt Jāni savam vienam dēlam, bet kaut kā nostiecos, ka varbūt to vienu paudzi izlaist, un tad nākamajā, lai nav tā, ka tie Jāņi tā kā katrā tieši iet. Padomu laikus es īsti neatceros, pēc cik 83. gads, un tad es kaut kā pieaugu jau kaut kādos 90. gados, tad cik sāku saprast, kas tā svinēšana un kas tur tā notiekās. Bet cik es atceros, tas vienmēr bijis tēva mājās. Tepat mūsu upes krastā, krastmalā kurinam ugunskuru, kaut kādos 12, kaut ko 12, 15 gadi, tad es jau pats tur sāku riktēt tās ugunskuru vietas un tīrīt ugunskuru kopā ar tēvu no sākuma, un tad joprojām tā teikt turpina uztur to vietu kārtībā. Pa pašu svinēšanu tāda nezinu, varbūt katram tā nesanāk, bet cenšamies katrus Jāņus iet nopeldēties pa nakti. Vai no rīta puses, kādu laiku sanāk. Jūpi praktiski ir turpat blakus, un tad, ja ir pagājuši gadu arī, laikam, bijām, Principā vienu gadu, laikam, izlaidām, pa cik tur, laikam, bija baiga augsts, un tad bija tā, ka no rīta vēl tiešām jau bijām atsluši pie tā uguns, kur sēžot jau arī. Un tad nesanāca, bet, tā cenšamies tā teikt, iziet to rīta peldi. Pat cik man vārds Jānis, visi domā, ka, alus tur sieras un tas tur tā, bet šitās lietas vispār es nelietoju. Alu nedzeru vispār, nekāds alkohols dzēriens praktiski tur minimumu, neko daudz, Un sieru sanāk tā, kad visi nes to Jāņos sieru, domāju, cik to nes to sieru, man jau pilns leduskapis, viņa vairs nav kur likt, bet tik nes un dāvina to sierus. Un pat cik... Jāņu diena, svētā diena, Es, piemēram, gaļu vērtēju pēc daudzuma. Piemēram. Tieši tā. Nevis pēc garšas, teiksim. Garšai, starp citu, gaļai bišķi tāda piegarša. Vai es trāpīju uz kādu gabaliņu? Man personīgi neuzrunāja. Tāda gaļas sāļa garša, bet nezinu, kāpēc, vai tur kaut kas ir slēpts ar to sāli vai kas, bet kaut kas tur ir. Viņai tāda piegaršoja ārā kaut kāda. Tā kā, bet mīkla man līdz bija ok. Mīkla tīra laba. Es jau arī teicu, vai es trāpīju uz kādu sīpola vai uz kaut kā tādu, man tādu bišķi izšāva tādu vecumiņu. Bet tas varbūt pīrāgam nav tik traki, varbūt arī. Tāds ideja, nav tā, ka dodiet vēl vienu. Katrā ziņā, kad uzreiz tā paskatās, domā, te ir glīti nostrādāts, sēkliņas uzkaisīts un tā, kā saka, vitrīnā ielikt, tī nekas. Bet, kad nokož, tad nekas īpašs, jāsaka tā. Tiešām viduvēji, man tā likās
Ne, šis ne tas tā, kā te tas rakstīts apmēram ir. Nu, ēdams viņš ir pieņemams, bet tas, ka viņš būtu tāds kā super, ieteikt citiem. Par to gaļu runājot, man pat patiktos, ja viņi būtu pat Mazāk. kā apčurkstināti, apcepināti. Viņi tāda kā, nu jāsaka, tāda kā no gaisa gabala nogriezt, salikt iekšā, nedaceklis jāsaka, mazliet tā. Un līdz ar to tas pīrāgs neiegūst to sevišķo to speķu pīrādziņu garšu. Nu, Jāņu diena, svētā diena, Vai nu vakardienas, vai nu, mīkla nepavisam nepatīk. Vai nav izcepts, vai arī viņš ir jau kaut kāds 3 diennieks. Tāds, nu, ķepējās zobos bišķīt. Gaļa varētu būt normāla un daudzums normāli. nu, kopumā arī tāds pats strīdnieciņš kā iepriekšējais, stipri viduvēji pīrādziņi. Jā, mīkla ir jau viena pakāpīt sliktāk kā iepriekšējā bija. Viņas pirmkārt tā kā pa daudz likās, varbūt man tā gadījās. Jā, ir pabies. Nokodu galu, tad tur vairāk mīklu, kamēr es līdz tai gaļai aizgaršojos. Stipri līdzīgi, jā, es iekodu pirmo kodienu, gaļas nebija, iekodu otro kodienu, tad tik līdz gaļai, tāpēc tur tā mīkla ir, jā, nu, tāpēc es tā no malas sāku. Bet ilgāk tā teikt, mutē paturot pakožājot, arī kaut kāds sāļums parādās. Bet, nu labi, varbūt man tas ikdienā maz sāli iet, tāpēc man liekas tā kā bišķi tā kā daudz sāls, bet pa pašu mīklu tieši tā tur arī kaut kas, varbūt nebija šodienas cepums, varbūt tas bija kaut kad vakardienas cepums. Sabrienas liekas. Jā, kaut kas tāds. Jāņu diena, svētā diena, Nu, šis, protams, ir labāks par diviem iepriekšējiem. Viņam ir jau tiešām tā pīrādziņa garšai kādai jābūt, vai viņš jau ir apcepums, jau ir brūns, tāda virsiņa jau apetītelīgs izskatās. Un nokožot, tā mīkla nevandās pa muti, bet jau viņa aiziet kopā ar gaļu tā apēdās. Nu, es jau viņu tā par pieņemam, par izcilu nenosaucu, viņu pieņemam. Visas pozīcijas man ir 4. Ja iepriekšējiem tur bija 3, tad šim ir 4. Man gan šim jau aizgāja līdz 5, varbūt pēc tam kaut ko labošu. Man ļoti pildījums gaļas. Viņš tur ir pipariņš daudz. Un tā gaļa nav tā, ka izbirst pa to pīrāgu, bet viņa tāda daļēji tā kopā turās. Nu, tā, kaut arī mazi gabaliņi. Pieņemami visur vērtējums praktiski ir pirmais kumos labs, otrais kumos vēl labāks, jo tad tā gaļas sajūt tādu gaļas kūpinājumu smaržu. Nu, tāda uzreiz izsita tāda. Uzreiz tā kā apetīti parādās uz to visu. Tā kā, jā, labs Pipariņš, man pīrādziņš, liekas, jā. tā viņa pašauj. Arī pipariņš. Jāņu diena, svētā Nē, labs kopumā, labs pīrādziņš. Varbūt mīkla iepriekšējiem garšoja bišķi labāk man, bet jā, kaut kā tā varbūt mīklas attiecība ir tā, ka šitien ir tā kā vairāk gaļas, vismaz man tā likās. Nu, tā kā, pēc pīrādziņa lieluma it kā šitas ir mazāks, it kā bišķi lētāks, iepriekšējais bija tā kā lielāks, tā kā bišķi dārgāks, bet principā stipri līdzīgi. Man likās mīkla mazliet saldāka, kam arī, man liekas, bišķi jābūt. Tāda vismaz saldāka garša, pēcgarša. Foršs pīrādziņš. Ļoti līdzīgs iepriekšējiem. Niansīts kaut kur ir drusku mīklā, bet varbūt tāpēc, ka viņš ir mazāks, plānāks. Bet tiešām arī gaļa apmēram tādā pašā daudzumā un kondīcijā, un arī te žāvējiem viņš bišķi jūtams ir. Nu, ar tādiem pīrādziņiem var likt uz galdu un cienāt viesus. Jāņu diena, svētā diena. Nu, jāsaka, pīrādziņš ir garšīgs. Es pat novērtēju šito gaļiņu gan vislabāk no visām pārējām. Tā gaļiņa tāda sulīga. Labi aizgāja to mīklu kopā. Šo es gandrīz visu gribu apēst. Droši varēs to darīt. Jā, vienkārši jāatstāja vietu vēl degustācijai. Jā, viņš tāds ļoti savādāks. Nezinu, pat kas tai mīklē ir savādāks, bet
Jā, tas tā kā māju sajūta. Pirmais, ko es pamanīju, kad atkal pirmais kumols, protams, tāds maziņš, es no mīklas puses cenšos sagrabāt to mīklu, un šitiem mīkla bija tāda saldāka, teiksim tā, saldāka, vēl tādā pilnīgāka. Nu, var redzēt, ka tur kaut kādas nav pulverīši lietoti, bet tur jau kaut kāds, jā, vai nolas dabīga, nu, Labāk izraudzēta varbūt. varbūt raugs kaut kā tā uzraudzēts. Tā kā šitas visādā ziņā ir pagaidām labākais, ko mēs pagaršojām. Vismaz man personīgi. Un. Jāņu diena, svētā diena. Tā tev negadījās. Viņam ir rītīgs klucīts. It kā labs pierādziņš, kaut kas tā kā, labi mīkla tur, protams, savādāk nekā tiem iepriekšējiem. Bet tieši par to gaļas man gadījās tāds viens kumos kaut kāds, nu tāds, ko īsti nevarēja nesakos, nekā kaut kāds tāds tā kā cīpslet pa vidu, nezinu, kas tur Sagriezt ar negribērēju. Arī sagriezt, laikam nav izdevies viņa, tā kā viņš tur bija trāpījies. Tā kā, jā, varbūt, ja tas nebūtu, tad tīri, cik tur tā cena ir 60 kaut kas, jā, vidējā. Nu, tāds, jā, varētu ēst svētkos, nav tā, kad galīgi nē, jā. Kaut vai no tā aspekta, ka bišķi klija klāt, ka tas tāds atkal uz veselīgo sit vairāk. Bet uzreiz tā mīkla nav, nu, viņš nebūs tāds kā īstais Jāņu speķu pīrāgs. Viņš būs jau tāds, nu, tāds vienkārši tāds uzkodiņu pīrādziņš, bet garšīgs, nekāda vaina. Man šis pīrāgs arī garšoja, varbūt tāpēc, ka man vispār klīvu pīrāgi patīk. Un, lai dažādotu, teiksim, to galdu un pasniegt, būtu parastie standarti un šādi. Tas pat ir labi, kad pamaina bišķi to mīklu un līdz ar to viņš to galdu tikai krāšņo un pušķo. Garša laba, pīrādziņš ir ēdams, nav izcils, bet pieņemams un man viņu negribās kritizēt. Jāņu diena, svētā diena. Proporcija gaļa pret mīklu tur, nu, vai 1/4, 1/5. Jāsaka tā, man viņš stāv uz viszemākā plaukta. Pārēdies jau. Viņš ir pēc lieluma ļoti liels. Kad pārlauž, tad redz, ka gaļas tur ir krietni mazāk, un mīkls ir vairāk. Man liekas, ka viņam jābūt ir tam gaļas pīrādziņam tiešām vārdu nozīmē. Gaļas pīrādziņam tur tai proporcijai vajadzētu būt citādai gaļai. Un tāpēc es domāju, ka arī tā kopējā garša, kad tu paņem mutei vairāk patreiz ir ar to baltmaizi. Man daži trīnieciņi, daži tomēr četrnieciņi cilvēks ir strādājis. Bet, jā, arī viņš noteikti ir vakardienas, jo pilnīgi savādāks nekā te daži, kas jau uzreiz kūst, bet viņš tā bišķiņi grib ķepēties pa muti. Bet tā gaļa normāli, un mēs jau paliekam jau izvēlīgi, ja? 7. numurs kā nekā. Jā, stipri līdzīgi kā otram Jānim, es teiktu, tas ir nevis gaļas pīrādziņš, bet mīklas pīrādziņš. Jo tur 3 kodieni bija, kamēr tik līdz gaļai, un tā gaļa tur pavisam, nu, vismaz manā pīrādziņā bija gauži maz, labi ieteika rota. Jāņu diena, svētā diena. Šo labprāt apēstu visu, bet man laikam vairs nelien, par cik es vispār atnācu pēc pusdienām. Es saku, ko nu man pat tā apakšējā daļa nokraukšķēja. Tā kā viņa tāda ir taukaina bijusi un tāda, kā vajag tie tauciņi tecējuši uz leju un sačurkstinājuši to mīkliņu. Labs. Šitam ir visi piecinieki manā vērtējumā. Tā teikt, otrais kandidāts top 2, tā teikt, jā, pīrādziņš. Gaļa bija tā, ka vienā galiņā pat jau nav nosekta, jau pilnīgi jau tā kā ārā, tā teikt, pa pīrādziņu, jā. Tā kā, jā, ļoti, ļoti gards, mīkla arī, svaiga. Varbūt nav tik salda kā tam otram pretendentam, kas man bija labākais, bet arī tīri gards pīrādziņš. Jāpiekrīt iepriekš teiktajam, ir tiešām labi izcepts. Es uz to, ka viņš ir kā liels, pufīgs, bet uzreiz nokožot gan mīklu ir pieņemama gaļiņa. Nu,
Viens no līderiem, jā, man patreiz arī viņš ir pirmā divniekā. Favorīts, jā, 8. pēdējais, un tas, kas bija pa vidu 5. Tātad 8, 8. un ja tas sakrīt, tad jūs jau arī zināsiet. Tātad 8. pīrādziņš mums nāca no tirgus konditorijas, Pauzes tirgus konditorijas. Jā. Savukārt 5. pīrādziņš tika iegādāts Iecavas Top veikalā. Nu, apmēram tie paši, vēl 4. man patika. Tas nav argo. 4. ir no Bērskalna, no tādas kafejnīcas, kas ar tur ir Latvijas. Jā. Man tāpat līderi, es tā 1, 2 vietu dalu. Jā. 8. un 5. un 4. ir nākošais. Tā kā Nu, trešā tā. vieta. Jā, Tā kā visi es šādi. brīnos, ka mums ir tā diezgan vienāda tā garša izjūta un Es domāju, ka mums visiem kaut kāds jau ir tāds jau... un tas jau kaut kāds liek kods. pa kaut kādu objektivitāti spriest. Jā. Lai nedod lielu lietu un lielu vētru, lai ir puslīdz normāli. Nu, ja lietiņš maz, tas nekas, bet lai laika apstākļi būtu normāli. Jo vienmēr jau iztraucē tas, kad uzkurina smuku ugunskura un lietas viņu nodzēš, vai visi ciemiņi ir nosaluši un jāiet istabās vidēt tālāk. Tie ir tie nepatīkamākie brīži. Bet, ja ir labs laiks, tad jau viss pārējais atkarīgs no pašiem. Līga. Lai pēc iespējas vairāk mīļie un tuvie ir kopā šajos svētkos. Es te kaut kādu laiciņu atpakaļ Radusajietu rīkoju tieši Līgo vakarā, jo mums daudzi atzinās, ka ir dzīvokļi cilvēki, ka grib kaut kur. Mēs noīrējām viesmāju, un tad visi rādi, visi pinām vainagus. Tas bija obligāts pasākums. Nu, šogad tas izpaliek, jo mums ir svarīgāks viens Radusajiets. Bet, lai šovakar šī gada Jāņa vakarā, lai mēs satiekam tiešām mīļos un forši un silti, lai vai kādu laika apstākļu, lai sirsniņā silti. Stipri līdzīgi, gan jau, ka jā, novēlu tad sagaidīt tā teikt, kur katram ērtāk, vai citam ģimenē, vai citam pie draugiem, un galvenais līdzdodas laikapstākļi, lai nav tā, ka tur uznāk sniegputenis Jāņa vakarā, un tad visu Līgo vakarā, jāsaka tā. Un, nu jā, atpūsties un rast, tā teikt, dvēseles mieru savu.